Sveiki, mednieki! Esmu saņēmis no ražotāja Termtek jauno termālo tēmekli Ibex. Šodien to izpakosim un parādīšu, kas atrodas kastītē. Esmu to nedaudz aplūkojis un pirmie iespējas ir ļoti labi. Instrukcijas. Šeit mums ir akumulātoru lādētājs, vadi priekšlādētāja un 2 akumulātori. Šeit mēs redzam jauno optiku. Optikai ir silikona vāciņš. Šeit mums līdzi ir leds lupatiņa. Dizains ir klasisks optikai. Termālais tēmeklis ir aprīkots ar 18 mikrokelvinu jūtību. Tam ir 384 sensors un 35 mm lēca. Termālais tēmeklis ir viegli pārnēsājams un tā svars ir tikai 770 grami. Tam ir integrēts lāzera tālmērs, kas ļauj ļoti precīzi, kvalitatīvi noteikt attālumu līdz pat 1000 metriem. Pateicoties super izšķirtspējas algoritmam, palielināt attēlu līdz 14,8 reizēm, nezūd attēlu kvalitāte un detaļas. Centrālā fokusēšanas sistēma nodrošina vienmērīgu un ērtu regulēšanu. Kā arī tēmeklī ir iebūvēts balistiskais kalkulators, kas ļaus jums veikt precīzākus šāvienus. Tēmeklim ir kalibrēšanas sistēma, kas nodrošina nemainīgu attēlu līdz pat stundai. Termālajam tēmeklim līdz nāk 2 akumulātori, un viena akumulātora darbības laiks ir 6 stundas. Tēmeklis montējās uz 30 mm gredzeniem, ļoti viegli regulējams un vadāms. Šeit ir centrālā fokusēšanas sistēma, ļoti viegli vadās, attēlu pietuvināšana. Un šeit būs poga settingiem un pārējo iesatījumu veikšanai. Šeit mums ir ieslēgšanas un izslēgšanas poga, video un foto ierakstīšana, kā arī lāzera tālmēra poga, lai noteikti attālumu. Šo pašu pogu, ar ko mēs mēram attālumu, mēs varam mainīt krāsu paletes, nospiežot 2 reizes. Šeit ir USB-C ports, kur varat pievienoties datoram un izkopēt fotoattēlus vai video. Un šeit mēs ievietojam akumulātoru. Tēmekli esmu izmēģinājis uz īsu brīdi, un pirmie iespējas bija ļoti labi. Attēlu kvalitāte ir ļoti laba. Drīzumā iztestēšu to arī dabā un parādīšu jums nākamos video.